Kad esi gana strādājis, izmanto atelpas mirkli, lai izvingrinātu pirkstus un plaukstu locītavas. Pirksti daudz strādājuši ar klaviatūras taustiņiem, tāpēc arī tiem ir nepieciešama atpūta pēc saspringta darba. Pīrojas ir ideāla vide, kurā atrast noderīgu sporta inventāru kārtīgai roku izlocīšanai. Ņem palīgos skavotāju un iegrimsti skavošanas procesā. Skavas var būt iedomātas, bet var būt arī reālas. Bet pats process ideāli izvingrinās tavas plaukstas. Vēl viens labs veids, kā izvingrināt rokas, ir izmantot biroja papīru vai vecas avīzes. Paņem rokā papīra lapu un izmantojot dažādas kustības, burzi un vēlreiz burzi to. Vingrojuma mērķis panākt, lai lapa ieņem bumbas formu, bet tavas rokas izjūt vingrojuma labo ietekmi. Dienas laikā vēlams izgatavot vismaz pāris šāda veida bumbas.